23. un 24. aprīlī Jelgavā notika konference festivāls, kurā tika rezumēts projektā Zemgales un Ziemeļlietuvas sadarbības tīkla izveide sociālo pakalpojumu pilnveidošanai jauniešiem ar invaliditāti paveiktais. Šī projekta mērķis ir attīstīt sociālo pakalpojumu klāstu un kvalitāti ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem. Caur šāda veida projektiem mēs tik tiešām ļoti labi redzam, kāds labums Latvijai kā valstī ir no mūsu esamības Eiropas Savienībā un no struktūra fondu pieejamības, jo nav jau nekāds noslēpums, ka mēs no Eiropas Savienības vairāk saņemam nekā dodam pretī. Pateicoties šim projektam apstiprinājās tas, ka labas lietas nav obligāti jāmeklē aiz jūrām un kalniem, ka daudzās jomās mēs varam mācīties no tuvajiem kaimiņiem. Mēs bijām ļoti priecīgi par šādu iespēju tikties, jo nokļuvām vidē, kur varam dalīties ar savu pieredzi, ņemot vērā arī to, ka Kretingas dienas aktivitāšu centra paspārnē jau vairākus gadus darbojas metodiskais centrs. Lietuvas sociālajā politikā tā tiešām ir augsti vērtējama lieta. Svarīgi ir arī tas, ka sociālā darbinieka kompetence ir nepārtraukti jāpaukstina, arī daloties pieredzi ar citiem, un šis projekts mums deva šādu iespēju. 2010. gadā, kad mēs strādājam pie sociālo pakalpojumu programmas, strādājot kopā ar pašvaldībām, tad radās šī doma, ka ir nepieciešami šie alternatīvie pakalpojumi, un ka tas galvenais akcents būtu liekams tieši uz cilvēkiem ar invaliditāti. Un tā arī patiesībā tapa šis projekts ar Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas atbalstu. Projektā bija paredzēta pieredzes apmaiņa, bija paredzētas kopīgas nometnes, un aizbraucot uz Lietuvu un apskatoties, kā viņi savos dienas centros strādā ar šiem jauniešiem, mēs ievērojām un ieraudzījām šo brīnišķīgo metodi, kā viņi ar jauniešiem darbojas un kā jaunieši atverās. Tad tālāk mēs to jau pārbaudījām ar mūsu nometnē un redzējām, kā tas darbojās. Un tad jau tapa šī ideja par to, ka vajadzīgs šis festivāls un kad mēs varētu mēģināt mūsu drāmas speciālistus piesaistīt un tālāk arī rādīt mūsu pašvaldībām, kā šī metode darbojas. Un tāpēc šobrīd pusotru mēnesi, tad 5 šīs jauniešu grupas šeit Zemgalē strādāja ar šiem terapeitiem, un tas ir šis rezultāts, kas ir tapis pusotra mēneša laikā. Notikušajā festivālā 7 pašvaldību bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām prezentēja 10 minūšu garu uzvedumu, kurā aktualizēja savu vienlīdzību un spēju darboties līdzvērtīgi. Sākumā man bija ļoti bail. Es domāju, kā tas būs, jo man tā ir pirmā saskarsme ar šādiem īpašiem cilvēkiem. Es domāju, kā tas būs. Bet tad, kad saskārāmies pirmo reizi, ka viņi ar manīm satikās, es sapratu, ka viss ir kārtībā, ka viņi ir tādi paši kā mēs, tikai mierīgi, lēnām, ar apdomu, un viss sanāk kopā. Un interese ir liela, jā, jo man gribētos paturpināt, jo šis laiks, šis pusotras mēnesis ar šiem pāris mēģinājumiem, ar pilnīgi nepazīstamiem jauniešiem bija ļoti grūti pielāgoties, mums vienam pierīvēties pie otra. Bet, ja kā mēs domājam, ka mēs turpināsim strādāt, gan jau, ka mums izdosies kaut kas vairāk. Šajā brīdī, kad viņus uzaicināja un vecāki atsaucās, viņi bija ļoti ieinteresēti, jo viņiem tas ļoti interesē izbraukt no mājām, būt kopā, patusēties, padancot, kaut ko iemācīties jaunu. Man ir prieks, ka manējie ir dziedoši. Un tas ir pateicoties Ivetai Bērziņai, mūsu muzikālajam pedagogam, kas ilgus gadus ar viņiem ir strādājis. Viņi visi ir dziedoši. Vai tas nav fantastiski? Ja mēs redzam, ka tam bērnam gribas un viņš brauc, un mēs braucam, un mēs vēl, tas taču ir pats galvenais. Viņi ir tādi paši kā mēs. Šajās nometnēs tas bija ļoti interesanti, ka tā bija lieliska pieredze arī priekš vecākiem. Ja šie bērni, liela daļa pēc skolas, viņi būtībā dzīvo mājās un tikai vecāku pieskatīti, un vecāki par viņiem uztraucās, tad šajās nometnēs vecākiem pēkšņi bija iespēja ieraudzīt, ka viņi var palaist to savu bērnu, ka viņi var viņam uzticēties, viņi var viņu atbalstīt, bet viņi var palaist un iegūt varbūt arī paši šo te atbalstu. Mēs bijām ļoti priecīgi, jo mēs bijām uzrunāti kā vecāki. Šis ir ļoti aktuāls jautājums vecākiem, kas audzina tieši bērnus ģimenēs jau jauniešus ar invaliditāti. Jo vecākiem tas ir aktuāls jautājums. Mums ir jādomā par to, kad vecāki noveco un kas notiks ar mūsu bērniem, kas ir jaunieši ar invaliditāti. Un mēs nevēlamies, lai mūsu bērni nonāk pansionātos un aprūpas iestādēs. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu bērni dzīvo ģimenēs, bet vecākiem ir jāstrādā, un vecāki novecojot zaudē spēku. Un ir ļoti nepieciešams šo sociālās aprūpas sistēmu pilnveidot,
Un šis projekts mums parādīja iespēju, kādā veidā mēs to varam darīt. Un ļoti daudz jāstrādā pašiem šeit uz vietas ar šiem cilvēkiem. Jāsaprot, ka nav laika gaidīt, kad kaut kur tālā nākotnē mums būs burvju nūjiņa, kas visu atrisinās. Tā nebūs. Šiem cilvēkiem palīdzība vajadzīga tagad un tūlīt. Un nedrīkst aizmirst, ka šajā dzīvē kādam vairāk dots ir tikai tāpēc, ka citam ir vairāk ņemts. Ir jāiesaistās visai sabiedrībai. Šajā reizē tika vairāk mēģināts paveikt ar drāmas metodi, krāsu, mūzikas un skaņu terapijām, un tas noteikti deva labus rezultātus. Konkrētu metožu nav, jo šī mērķa auditorija, teiksim, jaunieši ar garīgiem traucējumiem un jebkuriem traucējumiem citiem attīstības, viņi ir ļoti elastīgi. Mūsu uzdevums ir viņiem piedāvāt pēc viņu līmeņa interesantus piedzīvojumus, interesantas aktivitātes, un tas ir viss, kas mums ir jādara. Noteikti projekta ieguvēji nav tikai šie jaunieši ar īpašām vajadzībām, bet netieši ieguvēji ir tie, kas strādā dienā ar viņiem, kuriem tāpat līdztekus ir jāpilnveido prasmes, lai viņi tā kā neizdegtu darbā ar īpašām šās mērķa grupas vajadzībām. Un, protams, tā ir komunikācija ar līdzvērtīgiem kolēģiem blakus novados. Šo prieku sirdī var radīt strādājot ar šo mērķa grupu neatkarīgi no tās kopienas, kur tu atrodies. Ir tikai jāizprot, jābūt kopā ar viņiem. Nevelti savā prezentācijā ir aizstāvēju šo terminu neko par mums bez mums. Šīs projekta aktivitātes noteikti baro paši jaunieši, ceļ viņu pašapziņu, bet līdztekus es domāju, es arī pati to šodien izjūtu. Tas ir apstiprinājums tam darbam, kad mēs to varam viņiem iemācīt, dot iespēju un stiprināt tālāk no citiem kolēģiem iemācīties šo jauno radošo savādāku pieeju. No līdz šim sasniegtā un arī piedzīvotā visi projektā iesaistītie ir sapratuši, ka uzņemts ir pareizais virziens un ceļš vienkārši ir jāturpina. Vakar diskusijās mums bija tā, ka tās diskusijas nevarēja beigt, jo daudziem bija vēl daudz kas sakāms un bija daudz ideju. Un es domāju, ka noteikti šie sociālie projekti ir jāturpina. Mēs Latvijas iedzīvotāji reizēm nemaz neredzam, kur tās Eiropas naudas aiziet. Un, ja redzam, tad esam priecīgi, redz, kā viss pamazām uzlabojas. Bet distancējoties no konkrētiem notikumiem, nevar noliegt arī to, ka Eiropas naudu piesaiste vienai vai otrai lietai diezgan uzskatāmi parāda, kur kādā no jomām ir bijušas neizdarības no valsts puses un vairāku gadu garumā. Sociālo pakalpojumu jomā šī atbildība starp valsti un pašvaldība ir sadalīta. Ir pakalpojumu jomas, kuras finansē un uztur valsts, ir pakalpojumu jomas, kuras finansē un uztur pašvaldības. Protams, jautājums, ja tīri politiskajā līmenī, vai šis te esošais atbildības sadalījums starp valsti un pašvaldībām mūs apmierina. Šobrīd mums uzskats tomēr, ka īsti neapmierina. Valdības ir mainījušās un politiķi ir mainījušies, bet jāsaka tā, šajā te esošajā sistēmā mainījies nav nekas. Mans kā eksperta viedoklis ir tāds, ka tomēr pašvaldībām būtu jānovirza maksimāli lielākas šīs te iespējas un šī te atbildība lemt par visu šo te pakalpojumu attīstību. Lai kāda arī būtu kārtība vai arī nekārtība valstī šai jomā, lai kādas arī būtu metodes, kas tiktu pielietotas darbā ar šiem cilvēkiem, galvenais ir attieksme, mīlestība un pieeja tam visam ar atvērtu sirdi. Metam nost mītus, aizspriedumus, ka šī mērķa auditorija ir ļoti varbūt reizēm bīstama un nesaprotama. Sniedzam roku viens otram un esam atvērti viens otram, un tad jau viss notiksies.